izmantot ārā, tā kā nolūktām un preču pārvaldībām. Tad saturiski prezentācijā būs ieraksts, pastāstīšu par loģistiku, RFID, pastāstīšu par paplināto realitāti, kā RFID un paplinātā realitāte iedalās loģistikā, pa pašu teorētisko pētījumu sistēmu un kā šī sistēma strādā un teorētiski salīdzināšu reāli piemēram dzīves. Tad loģistika, būtībā ir loģistika biznesa, kurā ļoti svarīgi, lai attiecīgā manta būtu nokontrolēts no vietas, kur izveidot līdz vietai, kur nonāk līdz savam gala vietai. Svarīgs ir, lai tas būtu pēc iespējas ātrāk, precīzāk un nav pa vidu nekāds misens un manta kaut kur noņūk, vai arī tiek nosūtīti citām nevajadzīgām gala patērētājiem. Šajā projektā loģistikas vai ieviest RFID ārā ir nepieciešams izmantot RFID hibrīda tehnoloģijas. Šajā gadījumā es apskatīju GPS, kā globālā pozicionēšanas sistēmā. Svarīgi ir tas, ka ir jānosaka objektā lokācija, jeb arī viņa vieta ārā. RFID var nolasīt no attālu ierobežoti. Izmantojot GPS, mēs varam noteikt akšanās vietu un izvērt visās vietās pasaules, kuras ir noteikumi, kas ir jāievēro. Un tas ir būtiskā, tas šajā gadījumā, kad RFID kalpo kā ID, tā kā identifikators tam objektam. Un svarīgi ir, protams, pie šādām sistēmām ir noteikti laikā, kur tieši tas ir. Paplinātā realitāte atkal strādās ar 3D modelēšanu, kas izvedīs ārā, kas faktiski atrodas tajā produktā. Un bezmateriāla sistēmā izmantot GPS datus, tātad, kur tas precīzi atrodas. Nebūs jāizmanto šabloni vai matieri, tāpēc tas būs bezmatieri, kas dos to labo efektu, kad varēs nosīt vai noteikt objekts no liela attālumā. Un, protams, caur webkameru vai videokameru un kaut kādām opcijām objektu varēs attālot jau attālākā variantā, nebūs jātavērš attālumā tām korekcijām. Loģistikā RFID iesniedz kā, protams, ka bezvaļas pretēšana, integrācija lietas no dažādām sistēmām un, protams, ka tas viss notiek reālā laikā, kas arī dod to lielāku efektivitāti. Bezmateriālu sistēma piešķir lielāku efektu, ka viņi var izmantot ārā, piemēram, ostās, kur var būt saucamais angļu vārda bottleneck, kā latviski, kas varētu būt tā vieta, kur notiek vislielākais vajadzības, var notiek, kas ir objekts, viņu pārta, un darbiniekam sniedz lielāku iespēju nekļūdīties, varētu teikt tā, jo statistikā, loģistikā darbinieks kļūdās no 1 līdz 8 lietām uz 1000 tām precēm. Tas ir īstenībā ļoti daudz, piemēram, ja tas ir runa par konteineru, var aizsūtīt veselu konteineru citu valsti, kas var būt lielas izmaksas. Šāda veida sistēma to atbalsta, un loģistikas procesi var notikt ātrāki. Piemērs ir dzīves Simons R&D Solution Service nodrošina RFID GPS sistēmu uz kuģiem un ostās. Būtība tāda, ka viņš nolasa RFID un GPS dabu, viņi nolasa uz kuģi, kas tas pa ID, tālāk tiek izvedots pieprasījums uz GPS, kas nosaka, kur tieši tas atrodas, un jau dati tiek atspūkļot darbiniekam, vienalga sistēmas administratoram jau
statistikā. Viņš redz, kas ir uz kuģa, kur ir kuģis un kāda ir statistikas dati. Kļūda ir problēma. Problēma tāda, ka viņš nevar noteikt, kur katrs produkts atrodas. Un pielietot papilātu reāli mēs varam jau noteikt, kas atrodas attiecībā konteinerā. Sistēma, kā principā strādā tā pati, mēs nosakām ID, kas ir GPS, nosakām, kas tur atrodas, un lietotājs darbot ar kādu planšu datoru jau var tādu uzrādīt savu planšu datoru, un viņām parādās, kas atrodas konteinerā, kas dod lietotājiem kā papildus iespēju nesajaukt preces vai neaizsūtīt tomudēs, tur, kur viņus nevajag. Būtībā integrācija plaša nav jābūt posta, var būt kaut vai kaut kādi, mēs pēc esmu pētīts, ir sunu lokācijas, kur izseko, kur ir aizsargājumi zvēri. Mums ir, zinu, ka jūs sunīti pēc tā teikt, bet ir arī jebkuru zvēru. Un ir svarīgi noteikt sugu. Un vienkārši ID varbūt tam vekrāstam ir ļoti grūti teikt ID, viņš nav nāks citariem. Viņš lūk izvot šādu 3D šablonu, šajā gadījumā traktors, vai jau būt, kas viņam ir ārkārt orientēties un reaģē. Tas attieklo gan loģistikas darbus, gan attieklo sistēmas darbību kopumā. Viena šādām sistēmām ir jāatrēķina vides dati. Tas nozīmē to veidot šablonu vai kaut ko tādu, kas to kompensē šajā gadījumā GPS dati. Tam planšetu datoram viņam ir jāsaprot, kuru vidi viņš redz. Jo nevar prātīties objekts, piemēram, priekšā. Ja man ir konteineri, tad nevar būt, ka objektu varētu priekšā viņiem abiem. Ir jābūt data, kā varētu teikt, savietojumībai, kuru nosaka arī ir speciāli algoritmi, kas to dara. Viņi ir apakšā zem, ir dažādi apzīmējumi, būtībā zem hybrid tehnoloģijām to var atrast. Pamatā tas strādā tā, kad nosaka tādu orientācijas vidi un nozīmē atmiņā, kādā vidē viņš tiek parādīts. Tagad vīdu planšu datoru ekrānu, viņš lasa, vai tie objekti nav jau atpazīstami. Un ja viņš atlīd, viņš šo objektu jau attālo. Spektriskāk šīs lietas var apstīt vidzemes augstskolā ļoti plaši šādu cīveļa publikācijas par šo tēmu, tad viņš ļoti specifiskāk par šo stāsta. Tas par šo darbu secinājumi ir ļoti plaši, bet lielākais man gūmums ir, kad RFID, GPS un pamatā realitāte strādā vienotās sistēmā, kad tas tiešām var uzlabot loģistiku, tikai, protams, ir jāizvērtē, vai tādas darbības ir nepieciešamas, jo pārsvarā šie skatījumi ļoti lielām globālām sistēmām, nevis vienkārši kaut kādā mazu pievienu, kaut kādai loģistikai. Kas ir šajā darbā trūkumi? Tad, diemžēl, viņiem vienkārši laika trūkumu dēļ vēl no sāc izstrādāt prototipu par modeli. Šis ir tāds teorētiskais ietvars, un turpmākais darbs ir jāstrādā pie jau praktiskā modeļa, kas tāds varētu jau aizskačīt tēmas par vīdes datu, noteikšanu datu migrāciju no sistēmām, un tur jau uzlabot šo darbu, lai sistēma varētu vēl ātrāk. Tas tā lielos nocienos arī būs, jā. Tāda daļa, kad tiek sūtīta informācija GPS satelīti.
Jā, būtībā, lai noteiktu objektu viņas attiecības, šajā gadījumā tiek skatīta 3D dati. Tas ir kā, kur viņi krustojās, altitūdu un vēl dati, cik augstu. Te, protams, viņš sistēmā jābūt uz 4 satelītiem, kas to reaģē. Šeit tikai principāli, kad vietā, kur tika vajadzīgi dati uz kuģa vai kur ir komunikācija. Un kā tieši tas ir atkarībā no dažādām sistēmām. RFID un GPS ir dažādas. Es apkopos 3 vai 4 sistēmas, un tur ir katreiz savādāk. Citas izmanto zemās orbīta tos satelītus. Citi izmanto, protams, daudz militārās lietas, kur bija iesaistīti pirātā, lai viņi sakot līdzi, kurām tiek katra pārtika vēsta un tā, jo tas viņiem ir ļoti svarīgi. Tur tiek izmantot militārā satelīta tehnoloģija, kura aprakstīt nav tik daudz un plaši, jo tā lomā ir militārās. Tāpēc tieši kādu ir jāstāsta uz specifikācijas un specifikas sistēma ir nepieciešama. Jā. Vai gadījumā nav tā, ka GPS ierīcēm ir nepieciešama barošana? Jā, šie ir viena no ierobežojumiem. Šis taks viņiem ierobežosies ar to, ka viņiem būs RFID. Tāpēc izmanto šādā gadījumā aktīvos, un viņiem ir jau lielāks datu apmaiņas ātrums. Viņiem tiek samazināts darbības un baterija tiek samazināta. Tas viss tiek kompetēts ar to, ka tajā vietā ir atsevišķi vēl lasītājs, kas samazina to, ka uz satelīti nav jānosūta RFID pieprasījums, kas jau samazina jau datu apmaiņu, tātad arī bateriju, un galā jāizmanto pastiprinātājs. Tas ir tīri tā lielos, jo specifikācija ir jāmatērē. Bet nu tā problēma paliek, ka viss balstās uz baterijām un konteineri pusgadu ceļu pa pasauli un pa šo pusgadu laikā var viss kas notikt un baterijas var nomirst un Saimensam bija alternatīva izmantot svītrokotus. Taks ir ļoti slikti vienmēr traks, ka viņam vēl svītros, kas taisa saimens taks. Bet tur bija teicis, ka šis taks strādā 2 gadus baterībā. Tā kā es domāju, ka tas arī reāli kaut kāds laika ietuvīgi, lai viņi pailgināt vēl šo laiku. Tik tā baterībā. Jā. Man jautājums par valodu. Jūs rakstāt bez marķiera atsevišķi. Man organisms prasa rakstīt bez marķiera kopā. Jā, tas ir, man vārds, piemēram, nāc sapni no lauma nepatīk, var saglabāt viņu, piemēram, savējākajā vārdīciņā, vai viņš saka, kopā, bet ir aizsūta produktoram par kaut ļaušās, kad nav labi tas, bet būtības ir mārkulis, tiešās valodas arī būtu jāuzklāt. Jā, es vienkārši šeit. Šī problēma studentu vidū izplatās. Jā, cik liela precizitāte ir šai sistēmai? Ja būs konteinerā, kā mapi tik liels, tas kaut kāda preci viņa varēs tā izsekot precizitāti? Jā, šis ir ļoti labs jautājums, ka būtībā vajag pētījumu apakšā praktisko, bet no ģeoloģiskās puses ir GPS sistēmas, kas, ja nemalos, ir saīsinājumā 2 GPS, kas laikam bija navigarātu. Viņam bija precizitāte laikam no pusmetra līdz 2 metriem. Un tad bija tā, ka šis arī ir jautājums. Jūs sakat par mapīti, protams, šīs sistēmas ir izstrādātas tādas domās par lieliem konteineriem. Tad tur slēdzās klāt ir šī vides kalkulācija, kad lai viņš atpazītu tādu kaut kādas formas, tad viņš datu uz viņiem parādītu nevis kaut kur gaisā vai apakšā vai vēl kaut kur. Tur ir saistās abas divas, šo arī
precīzāk arī Arnēts Vīle raksta arī par šo tēmu, runā, un tur tiešām tehnikas ir ļoti daudz, un vispārāk lēmumu vajadzīgi atceries pienācīt tās. Tas arī kādus jautājumus daļai atzītas.